Un tagad direktori. Vienkārši gadījums. Skola saņem draudu vēstules. Skolas izsauc policiju, policija saka, draudu līmenis ir zems, evakuācija nav nepieciešama. Un tas ir kāds direktori. Rekomendācija, ieteikums, rīkojums, pavēle. Paņemam Maksimas lietu. Ko pirmo meklēja? Atbildīgo apsargu. Zvanēja signalizācija, apsargs neveic evakuāciju. Kas atbildīgs? Apsargs. Kas šajā gadījumā atbildīgs? Direktors. Policija saka, nevajag neko darīt, tu traucē mācību procesu. Ko darīt direktoriem? Tie direktori, kuri aizgāja evakuējās, malači, tie, kuri paklausīja valsts policiju, nerūpējas par mūsu bērniem un viņiem ir viena alga. Kas par to atbild, Sana? Kā valsts policija var atļauties iedot tādas rekomendācijas? Es aizrakstīju tagad valsts policijas priekšniekam konkrētu vēstuli. A. Kurš ir atbildīgs? B. Kurš pieņem lēmumu? Kas tā vispār ir? Zemes drauds, vidējs māc. Es, kā vecāks, lasu, ka manam bērnam ir zemes drauds, da man ir atvainojies Violēta, ko tur tā direktora dara tajā bērnu dārzā. Es skrienu pēc savu bērna. Ko nozīmē zemes drauds? Manam bērnam minimālais drauds, ja viņi kaut ierakstītu, tas ir maksimālais, un es eju un glābju savu bērnu. Ko dara šajā gadījumā valsts policija? A neko. Ko nozīmē zema līmeņa apdraudējums? Valstī vispār ir kaut viens normatīvais akts, kurš tas ir noteikts, iekšējs, ārējs. Uzdevam jautājumu. 2 nedēļas jau gaidu. 2 nedēļas es domas priekšsēdētājs gaidu, kā ir direktoriem rīkoties, un kur ir rakstīts, kas ir zema līmeņa drauds. Nu, ja ir zemes, es tā kā jūs saprotu, tad arī jābūt arī augstam. A, ja ir augstais, tad arī ir vidējais. Un tad ir, acīm redzot, ir jābūt zemes, vidējs, augsts. Pie kādiem kritērijiem piepildās zemes, pie kādiem kritērijiem piepildās vidējs, pie kādiem kritērijiem piepildās augsts. Valsts policija direktori zvana, viņi saka, evakuācijas nav nepieciešams, jūs direktori pārbaudiet skolā telpas un priekšniekiem. Direktori ar pedagogiem skrien pa klasi pārmeklēt telpas. Direktori skrien ar klasi pārmeklēt telpas. Kas viņi? Suņi? Nu, tas tiešām tas ir necienīga attieksme, kur absolūti nav valsts policija resursa. Nu, izajiet, pasakiet, piedodiet, mums nav resursa. Ja? Kamēr netiksim galā, atvainojies, taisam attālinātas mācības. Covids apdraudējums, visi attālinātas mācības. Normāli. Bumba skolā turpina mācīties.